Latvijā ir 91 piemiņas vieta, kas savulaik veidotas godinot Latvijas brīvības cīnītājus, kuri krita kaujās 1918. un 1919. gadā. Viens no šiem pieminekļiem atrodas Priekuļu novada Liepas ciematā. Ja padomju varas gados šādas piemiņas vietas lielākoties tika izpostītas, tad šo no nevēlamām acīm paglāba koki un krūmi, kas auga pieminekļa apkārtnē. Šis piemineklis īpašs ar to, ka to uzcēlis vietējais amatnieks. Viņš bija vairāk keramiķis kā telnieks, bet viņam tā laikam bija sirdslieta un pats ņēma un šiem pasākumam uzcēlot šo pieminekli. Šovasar brīvības cīnītājiem veltīto piemiņas vietu iecerēts atjaunot. Līdz šim jau nozāģēti koki un krūmi, kas pieminekli aizsedza, kā arī šūnakmens monuments apstrādāts ar speciālu vielu, kas noņem sūnas un aizkavē to veidošanos. Mēs pārveidosim celintīklu, nebūs vairs tāds kā šeit, būs vairāk tāds svinīgāks un tāds atbilstošs piemineklim. Tagad ir tā, staigāt cauri. Galvenais akcents būs uz reljefu, būs terasveidīgs reljefs ar zālīti un tad grantēts celiņš, kas atbildīs tādā pašā krāsā kā piemineklis. Un vēl arī šeit ir tādi akcenti. Mēs sākumā nesapratām, kas tie pa šūnakmeņa veidojumiem. Bet tajā laikā bija savādāk tā satiksme, tad tos šūnakmeņa veidojumus mēs pārcelsim tur, kur tagad dotajā situācijā, kā būtu vairāk piemērot, un tas radīs tādu vienkārši svinīgu atmosfēru. Piemiņas vietu iecerēts sakopt līdz 22. jūnijam, kad pieminot cēsu kaujās kritušos, šeit pulcēsies mūsu pašu karavīri, kā arī viesi no Igaunijas. Tomēr ar to jau darbi šajā teritorijā nebeigsies. Pērn labi iekārtota lielā sellītes apkārtne, bet šajā vasarā iecerēts sakopt blakus esošo aptuveni 8 hektārus lielo priežu mežu. Mēs jau esam sākuši to pamežu tīrīt, un esam jau izdomājuši, jau sataisījām projektu, lai var uztaisīt tādu rekreācijas zonu iedzīvotājiem. Tur būs bērniem dabas takas izpēc, rotaļlaukumi, jauniešiem vingrotavas, vecākiem cilvēkiem speciāli viņiem taisīti trenažieri, tieši vecākiem cilvēkiem. Un daudz dažās lietas leipošanas trases, kalniņš, kur nobraukt ar ragavām, jo tas ir tā vieta, tik pasakaina, ka tur var izdarīt brīnumainas skaistas lietas. Īstenojot šo ieceru, Liepas ciemata iedzīvotāji tiks paši pie sava meža parka ar dažādām atrakcijām visa vecuma cilvēkiem.